Labdien! Šodien mēs atkal satiekamies mūsu avīzes Darīsim kopā studijā kopā ar Rīgas apsaimniekotāju asociācijas ekspertiem un arī ar vienas ļoti interesantas mājas pārstāvi. Šodien mēs runāsim par māju Skārņu ielā 7 Rīgā, kura ir tāda ļoti interesanta vēsture. Māja 2 gadu laikā saņem 30 000 eiro no Rīgas domes līdzfinansējuma veidā, lai paveiktu visu nepieciešamos remontdarbus. Un es gribu, lai mājas vecākais Juris mums izstāstītu, kā tad mājai izdevās. Teiksim tā, mēs esam pie Rīgas nama apsaimniekotāji tikai 3. gadu. Līdz tam mūs apkalpoja, apsaimniekoja, tā var teikt, Rīgas nama pārvaldnieks. Bija diezgan liels problēmas ar Rīgas nama pārvaldnieku. Tajā pat laika saņemam brīdinājumu vēstuli no Rīgas domas attiecīga atbilstoša departamenta, ka fasāde ir neapmierinoša stāvokļi un mums draudēja pacelt īpašumu nodokli līdz 3%. Faktiski tas mudināja visus iedzīvotājus ļoti sākt domāt par šo problēmu. Un es varbūt biju arī tā kā aktivists, un mēs sameklējam interneta informāciju par apsaimniekotāju asociāciju, un es ar tādu patīkamu pārsteigumu uzzināju, ka to vada Igors Trubko, mans bijušais un, teiksim, ļoti labs kolēģis no Rīgas Tehniskās universitātes laikiem. Un es aizgāju uz konsultāciju, kā mums tur rīkoties un tā tālāk. Un pēc sarunas ar Igoru, principā, ilgi vairs nebija jādomā. Mēs tad sarīkojam tādu sapulcīti ar visiem iedzīvotājiem. Iedzīvotāji mūsu māja nav daudz. Īstenībā skaitās 17 īpašumi, tur kopā. Reāli tur kādi 10 iedzīvotāji un tad pārējais tāda komercplatības. Lūk, un Igors arī piedalījās diskusijā, iedeva ciparus par apsaimniekošanu un tā tālāk. Un tas bija tas galvenais, teiksim, motīvs, kāpēc mēs pārgājam. Es tikai gribu vienu jautājumu uzdot. Kāpēc jūs nevarējāt atrisināt šo jautājumu kopā ar savu iepriekšējo pārvaldnieku? Tad man jāiedziļinās, teiksim, detaļas, bet es pateikšu tā pavisam vienkārši milzīgas problēmas, Viņam kāda sistēma, Rīgas nama pārvaldniekam, viņam ir tāpat atbildīgais pa māju, Tātad visas savas pretenzijas, vēlmes un tā tālāk tu vari iesniegt tas mājas atbildīgām. Tātad viņš tālāk nevis vadībai to dokumentu iesniedz, bet iesniedz juristiem izskatīšanai. Un mums bija ļoti slikta pieredze, Mēs rakstījām, ka mums vajadzētu tik tiešām saņemt tādu brīdinājumu vēstuli no Rīgas domas, ka mums steidzami jārisina jautājums. Ko jūs domājat? Tā vēstule tur stāvēja gandrīz pusgadu. Mani mēģinājumi tur sazināties ar juristiem bija ļoti neveiksmīgi. Var sakot, tā bija ļoti negatīva pieredze. Un tad es par šo situāciju izstāstīju mūsu visiem mājas iedzīvotājiem un teicu, es vairs neredzu citu risinājumu, ka mums jāiet prom. Mums jāmeklē cits apsaimniekotājs. Tātad jums vajadzēja steidzīgi izremontēt fasādi. Steidzīgi, tik tiešām. Un kad jūs sākāt domāt par šo remontu, vai jūs vispār zinājāt, ka ir tāda Rīgas domas programma, kur var dabūt līdzfinansējumu? Uz to brīdi vēl nezinājām, tik precīzi. Bet tad, kā sākam sadarboties ar arhitektūras biroju, tad mums jau izstāstīja. Un programma ir ļoti noderīga, jo, redziet, mūsu mājai, parasti māja ir 4 sienas, mūsu gadījumā 3 sienas. Lūk.
Un tātad, ja mēs sadalītu šo visu fasādes atjaunošanas darbus 3 posmos, tad mēs katra posma varējām saņemt līdzfinansējumu. Jā, to mums faktiski paskaidro ar arhitektūra biroju. Nu, kāpēc neizmantot? Jā, ir sevišķi ņemot vērā to, ka tomēr mūsu māja to iedzīvotāju nav daudz, un mums būtu ļoti grūti pavilkt visus šos izdevumus. Jā. Un te es gribu pajautāt Aleksandram Sakovskim, kas ir eksperts ar lielu pieredzi, un daudzām mājām viņš jau palīdzēja šo Rīgas domes līdzfinansējumu pieprasīt un saņemt. Un Aleksandrs tad varbūt varētu mums pastāstīt, cik grūti ir pretendēt uz šādu līdzfinansējumu, cik ātri tādu naudiņu var māja dabūt? Nu, tas nav jautājums grūti vai viegli, tas ir procedūras jautājums, jo ir jau Rīgas domes saistošie noteikumi, kas ir jāpilda, vienkārši tur viss ir aprakstīts. Mājas lapā atjauno.Rīga.lv arī viss tas ir aprakstīts, jebkurš var tur ieiet, izlasīt, kas tur jādara, vienkārši tas ir darbs, kuru jāizdara. Savu procedūru, savu papīri, ir veidlapas, kas ir vienkārši jāsakārto pēc parauga. Ja? Tad jāpalīdz māja savākt, teiksim, balsis pie balsošanās, vai jābūt 51%, visur ar tie lēmumi jābūt pareizi noformēti, tā teiksim. Jā, jābūt noformētai tehniskai dokumentācijai. Principā tur nekas tāds īpaši smags nav, vienkārši tas ir jādara, jāzina kā, un tas ir jādara. Ja? Šeit varu pateikt tā, ka diezgan liels atbalsts ir no Rīgas domes, būvju sakārtošanas pārvaldes puses ir atbalsts. Tur tiešām strādā atbildīgi darbinieki, kas konsultē, viņi saka priekšā, viņi palīdz. Tā kā, principā, es neredzu nekādas lielas tādas grūtības, lai nevarētu saņemt no Rīgas domes tādu atbalstu. Vienkārši tas ir jādara, jāņem, jāpieņem lēmumu, jādara. Nekas īpaši smags nav. Jā, bet vai paši iedzīvotāji var pieprasīt šādu līdzfinansējumu, vai tomēr tas ir pārvaldnieka darbs? Nu tā, ja ir izveidota biedrība, jā, tad biedrība to var izdarīt. Bet jābūt obligāti biedrībai, kas ir pilnvarot savukārt no kopības puses. Ja ir tāds atsevišķs lēmums pieņemts, un ja kopība nobalsoja par to, ka pilnvarot biedrību veikt visas tās darbības, lai saņemtu finansējumu, tā ir skaitā, tas ir zināmā veidā kredītas saistības, jo programma strādā tā, ka, teiksim, visi tie atbalsti vai grants tiek piešķirti tikai darbu beigās, un finansējumu jābūt no paša sākumā, jāatrod to finansējumu, jā, 100% jāatrod sākumā, un tas pārsvarā nav maza nauda, jo pieņemsim konkrēti šī mājas Skārņu 7, tur ir noslēgt tagad 2 būvdarbu līgumi, viens par 66 000 ar pusi. Tā ir viena fasāde. Viena fasāde, otrā fasāde 40, gandrīz 9 000 eiro. Jā, tas ir, teiksim, gandrīz vai 130 000 eiro uz 2 pusēm, vēl priekšā vēl 3. puse. Droši vien arī tur būs kaut kādi, mēs vēl nezinām vienkārši, bet priekšā vēl būvdarbu līgums uz 3. pusi. Kopumā tas būs kaut kur pie 150 000 eiro. Protams, tādas naudas uzkrājuma fondos nav. Nav tādu piedzi, kurā mājām ir uzkrāti tādi naudas līdzekļi. Nav. Protams, ka to naudu kaut kur ir jāatrod. Te mēs varam arī palīdzēt, te ir vairāki varianti. Vai var, teiksim, pirmais variants arī, tas ir atbalsts no valsts puses, tas ir Altuma programma, DMR programma, kur var aizņemties, jo bankas kā parasti nedod tādu finansējumu. Pēc mūsu pieredzes, jā, bet Altumam ir ļoti laba programma, un tad var pieteikties kredīta programma Altumā. Vai lūgt, pieņemsim arī savu apstiņokotāju, ja ir tāda iespēja. Tad nofinansēt sākumā to darbu un pēc tam norēķināties ar apsaimniekotāju. Ja? Tad galvenā doma mums ir kāda? Tad, ja mūsu māja tagad saņems brīdinājumu vēstules no attīstības departamenta par to, ka mums vajadzētu sakārtot fasādi vai citas mājas daļas, tad mēs uzreiz skrienam pie savu pārvaldnieku un jautājam, vai mums ir tiesības saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu un vai pārvaldnieks vispār ir spējīgs mums palīdzēt šo līdzfinansējumu apgūt. Jebkurā gadījumā namu pārvaldnieks, tas ir pirmais palīgs dzīvokļu īpašnieks. Pirmais.
Kur jāskrien vispār dzīvokļu īpašniekam, ja ne pie nama pārvaldnieka? Nu, kur? Protams, jā, pie nama pārvaldnieka jāiet. Un no šī viedokļa tas ir, varbūt tā teiksim, pat pienākums, ja pat ir gadījumi, kad ir nama pārvaldes, kuras varbūt paši nevar to darīt, bet viņiem ir jāpasaka priekšā, viņiem jākonsultē, kādā veidā tas ir izdarāms. Jo neizmantot tādu iespēju, manuprāt, tas ir, nebūtu prātīgi. Jo, kā mēs tagad redzam, uz šīs mājas piemēra, no Rīgas domes var saņemt līdz pat 1/3 no visas nepieciešamās naudas. Es neteiktu, ka tur 1/3, 2/3, 5/5, te ir tā, tur ir savi noteikumi, jā, par finansēšanas kārtību, jā. Pārsvarā visām programmām, kādas ir diezgan daudz tagad, jā, ir izveidotas programmas, pārsvarā visām programmām ir tā veidotas atbalsta princips, kad ne vairāk kā 50% no būvdarba izmaksām, bet ne vairāk pārsvarā visām programmām ir līdz 30 000 eiro. Un viena programma tur, kur ir siltināšanas, tur ir līdz 50 000 eiro. Visām citām ir līdz 30 000 eiro. Tāda ir uzbūve, ja, no paša sākuma. Un tur jau tālāk katru konkrētu projektu jāņem, tur jāskatās, jo tur ir savi noteikumi, kā rēķinās, jo tas atbalsts tiek rēķinās no atbalstāmām darbībām, jā, teiksim. Un tur viņi skatās arī uz to, cik tur mājā ir komercplatības, jo komercplatību neatbalsta. Ja? Tur ir savas formulas, kā galu galā var aprēķināt, vai būs aprēķināt atbalsta summa. Jebkurā gadījumā atbalsts būs izsniegts, iedots, ja visi dokumenti būs nokārtoti pareizi. Jebkurā gadījumā. Labi, tad man jautājums vēl Jurim. Juri, tagad jūs saņēmāt jau pāri par 30 000 no Rīgas domes, bet pārējās izmaksas kādā veidā jūs sēdzāt? Kur jūs dabūjāt to atlikušo naudu, kas bija nepieciešama, lai organizētu šos būvdarbus? Kā jau Aleksandrs teica, faktiski mēs saņemam lielu atbalstu no Rīgas nama apsaimniekotāja. No savu pārvaldi. Faktiski, gandrīz, var teikt, bezprocenta kredīts. Jā. Un, protams, iedzīvotāji arī no savas kabatas maksā, bet, protams, tas ir ļoti, ļoti komfortabls režīms. Jā. Es varu pajautāt, cik tagad iedzīvotāji maksās, lai sēktu šo kredītu? Pa abiem posmiem, mums tagad sanāk €50 pa kvadrātmetru. Tātad jūs visus darbus gandrīz jau izpildījāt un maksāja tikai €50? Jā, mums vēl atcerēsimies vēl trešā daļa. Jā. Un cik ilgi jūs tagad maksāsiet par šiem darbiem? Kamēr visu neatmaksāsim. 3 gadu laikā. 3 gadu laikā, grafiks uz 3 gadiem. Labi, un es vēl gribēju pajautāt arī pašam Igoram Trubko. Man tāds jautājums, es tā dzirdēju vismaz, ka daudzi pārvaldnieki neņem apsaimniekošanā šādas mājas, kuru tādas nopietnas problēmas ar remontiem, kur jau kaut kāds brīdinājuma vēstules ir izrakstīts no pašvaldības. Kā jūs šo komentēsiet? Praktiski mēs no paša sākumā, kad veidojam šo uzņēmumu, sapratām, ka lielākā daļa mums jāpalīdz finansiāli mājām, jāstrādā ar parādniekiem, un mēs esam kā instruments. Un šajā situācijā, kad Juris pie mums atnāca, praktiski mēs viņam piedāvājam instrumentu. Viņš pateica kādas problēmas un prasīja par renovācijas iespēju. Apskatījām, un ka viņš uz to brīdi nevarēja sasniegt tos energoefektivitātes koeficientus, jo viņš atrodas Vecrīgā, un tur ir īpašas prasības. Nākošais viņš arī nevarēja vairākus gadus veikt tos projektēšanas darbus un kārtot prasības, jo nodokļi viņam vajadzēja maksāt uzreiz. Un tad mēs parādījām to instrumentu. Ja dzīvokļa īpašnieki, mēs sagatavojam protokolu, nobalsos, un mēs noslēgsim līgumu par projektēšanas darbiem un uzrakstīsim vēstuli sakārtošanas pārvaldei, tad Rīgas dome iet preti. Viņi atlik soda piemērošanu. Tātad viņi atlik to paaugstinātu likmi, ja līdz tādam datumam būs izdarīts tas un tas.
iedzīvotāji pieņema lēmumu, bija ātri izstrādāts projekts, mēs iesniedzam dokumentus Rīgas domei, bet uzreiz taisot projektu bija pārredzēt, ka būs 3 kārtas, jo viņi nebija, pirmām kārtām, viņi saprota savas finansiālas iespējas, un mēs parādījām, ka jums Vecrīga māja iziet un visas 3 daļas iet, kur iet apmeklēt, tātad ir fasāde, kuri visi redz, un Rīgas dome var viņam 3 reizes piešķirt to grantu. Un tāpēc viņi taisa 3 reizes pa katrai kārtai. Protams, tur ir sarežģīta procedūra. Un tāpēc mēs, var, protams, iedzīvotāji paši uztaisīt. Un mums viena māja pati vienreiz uztaisīja. Patreiz mēs paši visu uztaisam. Rezultāti viņi nedabūja to grantu, jo viņi nepaspēja sakārtot visas tās formalitātes, lai piedalīties tajā programmā. Viena māja mēģināja, bet nesaņem visu summu, jo nebija izpildīti. Tāpēc mēs jau zinām, kādas tas ir problēmas, mēs zinām, pie kā jāpieskarās, ko jādara. Un šeit ir viens plus, tāpēc mums Aleksandrs un atsevišķajā struktūra vienība nodarbojas ar to, kura seko, lai būtu izpildīts tā, lai saņem to līdzfinansējumu. Tātad ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai starp iedzīvotājiem un pārvaldnieku, un tad visas šīs problēmas var atrisināt. Un par to periodu te ir otra problēma. No sākuma jāiegulda visu summu. Un, lai iedzīvotājiem palīdzēt, jau Rīgas namu apsaimniekotais pats pārņēma no Altuma atsevišķu kredītlīniju, kur iedzīvotāji var izmantot. Pieņemsim, viņam vajag šodien naudu, viņi pārņem to naudu. Izdara un tikai pamatojoties uz protokola pamatā. Ja tātad ir protokols, ir līgums, pa kādu summu viņam vajag, mēs aprēķinām, iedzīvotāji to apstiprina un darbi jau izpildīti. Un šeit ir viens plus, darbus izdarīja šodien, bet norēķinājis pakāpeniski. Ja pieņemsim tie darbi, kuri bija izdarīti iepriekšējā gada, šogad laikam jūri jau būtu dārgāk. Protams, jā. Cenas taču aug nevis katru mēnesi, es varu teikt. Un šeit ir viens plus, ka zemākie nodokļi viņam nepaukstināja un sakārtotā vīde, un otrais viņam tas fasāde arī mitrums bija dzīvokļos, bija plaisas, un remonta darba laika, tātad ne tikai ārējais izskats bija sakārtot, bet arī uzreiz iedzīvotājiem, īpašumus bija labāk. Labi, kungi, kas varēs atbildēt? Aleksandrs laikam. Tagad noskatīsies mūsu sarunu arī citi iedzīvotāji no citām mājām, iespējams ar līdzīgām problēmām. Ja viņi šodien nāks pie sava pārvaldnieka vai pie jums ar jautājumu, vai jūs palīdzēsiet mums uztaisīt tādu remontu, cik ātri šīs mājas var sagatavoties un pretendēt uz šo līdzfinansējumu? Pirmkārt, jā, mēs varam palīdzēt jebkurai mājai, protams, kas ir mūsu apkalpošanā, jā, mēs varam sniegt arī konsultācijas, ja vajag, ne mūsu mājām, bet strādājam un palīdzam mēs tām mājām, kuru mēs paši apkalpojam, jā, tas ir. Bet par to, cik tas ir, ātri, pieņemsim, tas viss ir atkarīgs no tā, kāda tehniskā dokumentācija māja jau ir izgatavota, jo tur ir 2 galvenie dokumenti. Tas ir tehniskās apsekošanas akts un uz tā bāzes izstrādāts atjaunošanas projekts. Ja? Un ja tāda dokumentācija nav, tad jāsāk ar to izgatavošanu. Un tas var aizņemt līdz gadam. Tas ir jāsaprot, ja gads kaut ko var aiziet uz to, lai izgatavot abus 2 dokumentus, ja? Līdz gadam plus mīnus. Tas ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī atrodas māja. Jā, tehniskā stāvoklī. Ja tas ir vienkārši fasādes atjaunošana, tas var būt ātrāk, tas var būt līdz pusgads kaut kur aizņemt, jo tur nav pilnvērtīgs projekts. Ja ir problēma ar abu konstrukcijām, tur noteikti gads. Katrā atsevišķā gadījumā ir jāskatās uz to māju, kāds ir tehniskais stāvoklis. Jebkurā gadījumā tas ir izdarāmā lieta, un tur nekas tāds traks nav. Tur ir vajadzīga, kā es jau teicu, galvenais ir vajadzīga griba. Dzīvokļu īpašnieku kopības griba. Ja dzīvokļu īpašnieki ir vienoti
savā lēmumā, ka ir jāsaved kārtībā savu īpašumu, savu māju, tad viss ir izdarāms. Ļoti labi. Nu, tad sākam domāt par savas mājas sakārtošanu saulaicīgi, un tad varēsim arī dabūt kaut kādu palīdzību no pašvaldības un no valsts. Paldies jums par jūsu atbildēm. Jā, jums paldies par jautājumiem.